Mačatiņš. Reiz dzīvo kādā būdiņā attapīgs vīrietis vārdā Mačatiņš. Ar savu kungu attapīgais izdzīvojās, kā vien tik gribēja. Tā kādu dienu kungs no medībām nākdams iegriežās Mačatiņa būdā atpūsties. Mačatiņš, zinādams savu kungu vientiesi esam, izvāra dzelzs podā putru, noceļ no kāša, ienes istabā plāna vidū un tad rāda kungam. Paskaties, vai esi redzējis tādu podu, kur putra istabas vidū bez uguns mutuļus met. Es tā vienā gabalā daru. Ielēju ūdeni, piebar putrājumus, noliek plāna vidū un podiņš vārās, ka vai ieiet. Kungs paskatās. Ja, met gan mutuļus. Bet to šis nemaz nejēdz, ka putra no uguns nocelta vienmēr kādu laiciņu mutuļo. Mačatiņ, vai zin ko? Došu tev 33 pūrvietas zemes pie būdiņas klāt. Atdodi man podiņu. Labi. Šis kā tāds mēklis pārnes podu mājā, ieliek zaķi un lai vārās. Bet kas tev bez uguns vārīsies? Kungs, šķiesdamies piekrāpts, liek Mačatiņu atsaukt uz muižu un met ar rungu pa muguru, bet Mačatiņš to jau bija mājā varējis pateikt, ka bez sukām neizies. Tomēr, lai kungu atkal piejokotu, tas bija pielējis teļa zarnes ar asinīm un uzsējis uz muguras. Kā nu kungs ar rungu met, tā asins šķīst pa malām. Mačatiņš nokrīt gar zemi un kungst. Nosita, pats savu Mačatiņu nosita. Kungs, ieraudzīdams savu Mačatiņu vienās asinīs, ieskrien pie puišiem un paklusu piekodina, lai iebāžot to maisā un aiznesot uz āliņģi un tur iemetot. Puiši aiznes viņu uz ezeru, bet āliņģis aizsalis, jāiet pēc cirvja. Kamēr puiši domā cirvi meklēt, Mačatiņš no maisa ārā, iebāž tai vietā akmeņus, puiši noslīcina akmeņus. 2.–3. dienā kungs atkal iet uz medībām. Vēl nebija zaķi nošāvis, tai Mačatiņš no būdiņas ārā un svaida viņa kvekšus ar priežu čiekuriem. Kungs ierauga Mačatiņu un pabrīnās. Kur tad tu izcēlies? Ko manus suņus svaidī? Tagad svaidu visus suņus ar naudu, jo, kad man pietrūkstās, tad tik ielēcu āliņģi un grābu čupānu. Tik nesaki kungs to puišiem, citādi tie arī manīsies ezera dibenā pēc manas naudas. Kungs to izdzirdis, knaši steidzās uz mājām un lec āliņģi iekšā, bet noiet murmuris dibenā un meklē vēl šodien Mačatiņa naudu.